Labdien! Mani joprojām sauc Olga Zeltiņa, un es joprojām esmu ar jums kopā raidījumā Starp mums meistariem runājot. Tātad, paldies jums, mīļie, par jūsu atsaucību, paldies par jautājumiem un sižetiem nākamajiem raidījumiem. Bet joprojām aktuālākais, populārākais, pieprasītākais ir nagu dizains, vēl pie tam vienkārši nagu dizains. Tātad modē ir īsie nagi un ne tik īsie nagi, un tātad mēs strādāsim šodien ar tiem. Parādīšu jums divas lietas, un tiešām viņas būs ļoti vienkāršas un ļoti skaistas. Tātad ķeramies pie darba. Šobrīd man nagi ir pārklāti ar produktiņu Gelix, kas ir UV gel laka, bez topa, bez bāzes, bez lipīgā slāņa, un tāpēc man tas darbiņš ir diezgan raiti veicams. Tā, lūdzu man rociņu. Un tagad es darīšu to, kas ir aktuāli šobrīd šajā sezonā un šajā laikā. Kā es jums minēju, tas ir vienkārši dizains, un šajā gadījumā uz viena naga es uzlikšu šīs vasaras hītu, kas tomēr ir ielavījies arī Latvijā un jau iegūst savu popularitāti. Un tas ir nagu samts. Viņu parasti liek uz viena vai uz diviem nadziņiem. Es izvēlēšos šo nadziņu, un tad kā mēs to visu darām. Es paņemšu laku un ar parasto nagu topu es pārklāšu nagu. Un pēc tam es uzberšu virsū šo produktiņu. Uzberam virsū, tā kā drusku pieplacinām, un pagaidām, kamēr laciņi nožūst. Tad nadziņš ir nožuvis. Lūk, nobērst, noņemam visu nost. Lūk, rezultāts būtu šāds. Un tagad otrs dizainiņš, ko veido pati UV termolaka. Kā viņa to dara? No temperatūras maiņas mainās arī tonis. Īpaši silti ir viens tonis, augstāk ir otrs tonis, vēl augstāk trešais tonis un pa vidu vēl franču manikīrs. Tātad mana modelīte ir jau ar sagatavotiem nadziņiem. Lūk, šādi viņi izskatās šobrīd. Un ko es daru? Man ir palikuši divi nadziņi, kurus es taisīšu jūsu acu priekšā. Tātad, protams, kā moderni un populāri, šo nadziņu es pārklāju ar tādu oranžu toni, un pat cik manai modelītei rociņas ir diezgan siltas, šīs tonis, redziet, pilnīgi mainās tonis. Šāds viņš ir pudelīte, un šāds viņš ir uz nadziņa. Un šīs variants ir tas, ar kuru jau viņas nagi ir nolakoti šobrīd. Lūk, šāds viņš būs izējot ārā. Šāds viņš būs telpās, ja, kad ir tā kā silti, varbūt drusku vēsāk ir rokām, ja, viņš veidos franci, un pavisam siltumā viņš būs pilnīgi šādā krāsiņā. Liekam lūdzu lampiņā uz 1 minūtīti LED lampā. Tātad es šeit strādāju uz modelētiem nagiem, bet šo UV laciņu var lietot arī uz dabīgā naga. Links, jeb sīkāka informācija būs aprakstā. Tātad laiks ir pagājis, ņemam rociņu ārā, un kas mums ir palicis? Mums ir palicis uzlikt pa virsmu virskārtiņu. Gel lakas topu. Manā gadījumā šis ir Unišains Plus, ko var lietot uz dabīgā naga, uz mākslīgā naga, pēc vajadzības. Pat cik krāsa ir diezgan blīva, jūs redzējat, ka es izmantoju vienu kārtiņu, bet var arī lietot
divās kārtās. Un roku liekam lampā uz 60 sekundēm. Laiks ir pagājis, ņemam roku ārā. Lūk, šobrīd izskatās šādi. Nagi veido franča efektu. Es noņemšu lipīgo slānīti. Lūk, dizaina darbs ir padarīts. Es esmu savu darbiņu padarījis, parādot jums šodien divas lietas. Tātad pirmā nagu samts un otrā dizains ar termolaku. Jautājums jums, kādu efektu dara termolaka? Par pareizo atbildi viens laimīgais saņem savā īpašumā šo nagu samtu, pēc jūsu izvēlētās krāsas. Bet pagājušā raidījuma meitene laimīgā ir Zane Ozola, savā īpašumā saņemts unišai. Meitenes un zēni, paldies jums! Turpiniet rakstīt man draugos, turpiniet man uzdot jautājumus, nekautrēties ne par vienu jautājumu. Es tiešām jums palīdzēšu un atbildēšu uz jebkuru, kā rodās kabatas, kāpēc viņa rodās un nerodās, uz visiem iespējamiem un neiespējamām jūsu problēmām. Kopā mēs varam rast risinājumu. Tiešām nekautrēties un droši rakstiet, kā jūs to dariet līdz šim. Piedodiet, ja atbildi jūs nesaņemat tajā pašā dienā, drusku ir jāpagaida, piedodiet, bet laboties nesolu, tāpēc, ka jūs esat daudz, bet es esmu viena. Paldies par sapratni, par pacietību. Paldies, es jūs ļoti mīlu un cienu. Līdz nākamam raidījumam.